jūs neesat bijuši Homo Novusā. Tagad jūs teikt, mūsiet. Ui, iedodiet. Tā es tāds cilvēks, kam pajautā ātri par Homo Novus. Pastāst sīk par Homo Novus. Par Homo Novus ir tā, mēs vienkārši skatāmies, kas notiek tad, kad vidū ienāk tie, kas ir stāvējuši malā. Tas ir galvenais arī aicinājums. Kas notiks cirkā Baltijā naktī? Var nākt apskatīties Katrīnas Neiburgas veidoto scenogrāfiju, kas ir 360 grādu skatuve, kas griežās, tas ir tāds koncentrēts ar mazajiem blokmāju dzīvoklīšiem un iespēja tuvumā paķīķerēt otra cilvēka logos un tā kā pieredzēt to sajūtu, cik forši ir vakaros paskatīties, kas tad kurciemā notiek otra dzīvoklī. Un 2023. Baltijā naktī sāksies... Tā pašā cirkā? Tā pašā cirka telpās, tā pašā scenogrāfijā iznāks laukā aktieri, kas spēlē izrādē, un viņi ir arī mūziķi, pamatīgi ģitāru skrāpētāji un elektroniskās mūzikas veidotāji. Annika Bārkana un Mika Forslings sāk spēlēt elektroakustisku koncertu ar pamatīgiem kliedzieniem, saucieniem, protestu pret izolāciju, pret apspiešanu un visu citu. Tāpēc man liekas, ka šis ir foršs veids, kā atvērt durvis laikmatīgajai skatuves mākslai ikvienam, kas iet pa Merķeļa ielu. Kāds varētu domāt, ka tas ir vandālisms? Tas ir vandālisms? Kvalitatīvs vandālisms. Vēlreiz, kas tas ir? Tas ir kvalitatīvs vandālisms ar stencilu. Jūs izskatāties drusku nelegāls, jūs arī esat? Mēs esam. Uzkrītoši nelegāls. Jūs to tikko izdarījāt, to balto uzrakstu? Jā, pusotrā stundā. Pastāstiet vairāk par to uzrakstu un kā tas iet kopā arī ar balto nakti kaut kādā ziņā. Tas tāds tīkls viens caur otru. Tātad, pirmkārt, tas ir Homo Novus, kāpēc ir šis uzraksts, un tad Homo Novus būs, redzams, arī Baltijā naktī. Ļoti vienkārši tilts. Baltā nakts ir kaut kas par gaišumu, par ilgu gaismu, un arī mūsu uzraksts pēc vēstījuma un pēc krāsas un pēc visa. Tas ir par gaišumu, par to, ka tu katru dienu vari pavērst savu fokusu uz to, ka šī ir tava mīļākā diena, un tur arī vairāk neko nevajag. Vai šī ir tava mīļākā diena? Jā. Tev arī? Protams. Man arī? Man tas neticēt, bet kā jums šķiet, vai šādi uzraksti, kas ir tapuši kā scenogrāfija Homo Novusam, vai viņa uzrunās cilvēkus un liks viņiem padomāt par to, ka varbūt šī ir viņu mīļākā diena? Protams, tāpēc jau mēs to teicam.